Lai varētu sapņot par gaišo nākotni, ir pašos pamatos jāsaprot, ar ko tad optiskie kabeļi, ja gaismas vadi, atšķiras no pašreiz datortīkla izveidē lielākoties izmantotajiem vara, jeb kapara kabeļiem. Tāpēc nākotnes parks nolēma izveidot tādu kā gaismas vadu skaidrojošo ābeci. Pirmais punkts. Kas ir optiskais kabelis? Optiskais kabelis pamatā sastāv no mazmazītiņas trauslas stikla caurulītes, pa kuru ceļo informāciju nesošie gaismas impulsi. Šo stikla caurulīti ieskauj atstarojošs pārklājums, kas neļauj gaismas staram izlausties laukā, savukārt ārpusē ir aizsarga apvalks. Optiskā šķiedra ir ļoti smalks un elegants izstrādājums. Viņa diezgan acī pat īsti neredzama. Ja? Šādā mazā kabelītī var būt līdz pat 72 vai pat 90 šķiedrām. Optiskā šķiedra ir ļoti smalka, viņai katrai savs apvalciņš speciāli, kas viņu aizsargā. Varētu salīdzināt ar matu. Otrakārt, optiskā kabeļa priekšrocības. Pa optiskā kabeļa iekšpusi skrien gaismas stars, kura ātrums, kā jau zināms, ir 300 000 metru sekundē. Protams, būtiskākās optiskā kabeļa priekšrocības ir liels datu pārējas ātrums un attālums. Optiskajās dzīslās ir daudz mazāks signāla vājinājums, un uz viņām nav elektromagnetiskie laukumi darbojas. Līdz to distanci ar kaut kādu konkrētu signālu veidu var daudz lielāku distanci paņemt. Bet, ja mēs runājam par maģistrāliem savienojumiem, ja no tā paša biroja vajag dabūt savienojumu uz internetu, tad kvalitīvākais, ko var iegūt šobrīd, ir optika. Jo, ja mēs runājam par vara kabeli vīto pāri, tad mēs varam 2–4 megabits, varbūt tagad ar kaut kādām VDSL tehnoloģijām mēs dažu 100 metru attālumā varam iegūt arī uz vecā tradicionālā vītā pāri, kas telefona kvalitātes kabelis. Kaut kur 100 megabits varbūt kaut kas tāds apmēram. Ja? Tad tikko, kā mēs ejam distanci, piemēram, kaut kāds 4–5 km, mēs jau 100 megabits vairs dabūt nevaram. Tad parasti novelk optiku. Parastajiem vara kabeļiem ir fiziska attāluma ierobežojumi, ka rezultātā liela garuma interneta tīklu izveidē daudz efektīvāk ir izmantot tieši optiskos kabeļus. Pastāv tādas nelielas īpašas kastītes, ar kuru palīdzību iespējams mainīt gaismas lāzera stiprumu, tādējādi ļaujot datu signālu pārraidīt pa optisko kabeli pat pāris 100 km attālumā. Taču tīri teorētiski šādam gaismas signālam attāluma ziņā ierobežojumu nav. Nosacīt var teikt, ka nav ierobežota. Protams, viņi ir ierobežoti kaut kādā veidā. Ir daudz fiziski parādījis dispersiju, piemēram, ir viena, ar ko cīnās. Ir daudz vispār lietas, ar kurām cīnās pie lieliem datu pārraides ātrumiem, pie lieliem attālumiem. Vājinājums, protams, ir, bet tas ir viens no mazākiem. Tas pie mazākiem ātrumiem ir vājinājums stiklā. Ko vienkārši, ja mēs ejam cauri stiklam, tad viņš gaisa kļūst arvien vājāk. Un kaut kādā brīdī tas otrā galā tas sensors, kas uztver to gaisu, vienkārši vairs nespēja viņu uztvert. Tas ir viens moments. Bet pie mūsdienu sistēmām 200 km bez pastiprinātājiem palaist cauri jūrai, piemēram, no Ventspils uz Gotlandi, nav nekādas problēmas. Trešais punkts – optisko kabeļu ierīkošana. Lai arī caur kabeli, kas iegremdēts Baltijas jūrā virzienā uz Skandināviju, izskrien lielākā daļa mūsu valsts ārzemju internetu plūsmas, pats kabelis nebūtu nav tik resns, kā sākotnēji varētu iedomāties. Tur jau tā lielākā privilēģija, ka pa vienu šādu miniatūru vadiņu ir iespējams nodrošināt pat veselu biroju ar normālu internetu pieslēgumu. Lai novilktu no punkta A uz punktu B optisko kabeli, pastāv divas iespējas. Vai nu to vilkt pa gaisu, vai arī ierakt zemē. Drošāks ir pēdējais variants. Sākotnēji tiek ieguldīta zemē tranšajā šāds te caurule, kas savienotu, kur ir nepieciešams, kur tehnoloģiski beidzas garums, kurā pēc tam ar speciālas aparatūras palīdzību šajā caurulē tiek ieguldīts kabelis. Ja ir neliela attāluma, to iegulda mehāniski ar rokām. Ja ir lielāka attāluma, tad ir arī speciālas aparatūras, kas sauc iepūšanai. Ar gaisa spiedienu palīdzību optiskais kabelis tiek iepūsts caurulē. Ar šādu speciālu aparātu palīdzību optisko kabeli pāris kilometru attālumā pa pazemē ieraktu cauruli var izvilkt pāris minūtēs. Ja pēc kāda laika ir nepieciešams vēl jaudīgāks tīkla savienojums, šajā plasmasas caurulē varam izvietot papildus kabeļus. Kabeli sākotnēji var ieguldīt, kaut vai tikai 8 šķiedras, vai, tur 16 šķiedras, 24 šķiedras. Ja pēc kāda laika ir nepieciešams, rodas jauni pieslēguma vajadzības, jauni klienti, jaunas vajadzības, var pirmām kārtām iepūst jau šādā pat caurulē vēl vienu kabeli, tāda pat diametra apmēram. Šķiedras te var būt līdz pat 90 šķiedrām šāda te veida kabelī. Ja? Bet paplašināt pārraides apjomu var arī bez rakšanas palīdzības.
Pastāv iespēja vienā miniatūrajā šķiedrā izveidot vairākus papildus pārraides kanālus, konkrētos gaismas starus vienkārši iekrāsojot citā krāsā. Rezultātā pa vienu mazo šķiedriņu var nosūtīt daudzreiz vairāk informācijas, kopējo ātrumu nebūtu nesamazinot. Ātrumi, ar kādiem optikām mēs šodien operējam, visbiežāk ir gigabit Ethernets. Tas ir principā jau de facto standarts, ka visi gigabit Ethernet Latvijā, 90% ir optiskiem kabļiem tiek savienoti. Ja. Tas ir. Bet kaut kādās maģistrālās līnijās tiek izmantot ļoti bieži 2,5 gigabitu un 10 gigabitu savienojumi. Protams, ar to dzīve nebeidzās arī 40 gigabit, 100 gigabit standarti un vēl daudz, kas teiksim. Ceturtkārt, optisko kabeļu ražošana. Uzņēmums Santa Monica Networks nākotnes parku uzaicināja ciemos pie viena no saviem partneriem, kas uzskatām par optisko tīklu tehnoloģiju pionieriem Latvijā. Uzņēmuma Optron laboratorijā nākotnes parkam bija iespēja aplūkot procesu, kā tiek veidot optisko savienojumu kabeļi. Pašus vadus gan ražo tālajās Āzijas valstīs, bet dažādu savienotāju izstrāde notiek tepat pie mums. Divu mikroskopisku stikla šķiedriņu savienošana ir īpaši smalks darbiņš. Vispirms vajadzīgs šāds speciāls šķiedrus griezējs, un tad īpašs un dārgs metināšanas aparāts, kas tās divas smalkās šķiedras sakausē kopā. Dažādu spraudņu pievienošana optiskai šķiedrai arī nav vienkāršs process. Vispirms jānotīra kabeli, tad tas ar epoksīta līmi tiek ielīmēts spraudnī. Tālāk tas tiek karsēts tā, lai līmi izkalst, un tad paši spraudņu gali tiek noslīpēti gludi jo gludi. Finālā notiek pārbaude. Pēc tam nākošais, protams, tiek vizuālā kontrole veikta, jā, lai redzētu, vai vizuāli tas viss darba process ir bijis pareizs. Vizuāli var nokontrolēt ar mikroskopu palīdzību, kas ir ar lielu palielinājumu. Te var redzēt ļoti skaisti, teiksim, šo te šķiedriņu. Mēs varam ielikt un apskatīties. Lūk, šeit te var redzēt, noregulēšu, šeit te var redzēt stikla šķiedru, kas ir ielīmēt tā mazā stikla šķiedriņa, kas ir ielīmēta konektorā. Šis te melnais aplīts ir redzams. Bet līdz ko ir kādas neprecizitātes, vai arī kāds šo kabeli ir aizticis, tā momentāni redzami milzīgi netīrumi, kas var pamatīgi traucēt gaismas signāla gaitu. Vēl notiek tehniskā pārbauda ar reālu datu pārraidi, pēc kura tad konkrētais kabelis tiek arī pie sava certifikāta. 5. punkts – optisko kabeļu nākotne. Kā jau tas notiek ar jebkuru tehnoloģiju, arī optiskie kabeļi jeb gaismas vadi ar laiku ir kļuvuši aizvien pieejamāki un, protams, arī lētāki. Tā rezultātā šur tur Rīgā jaunās daudzdzīvokļu mājas jau tiek pieslēgtas tieši pie optiskajām interneta maģistrālēm. Tādējādi jaunie iemītnieki ar saviem mājas datoriem varēs gluži kā ātrumlaivas mežonīgā tempā lausties cauri interneta viļņiem un plašumiem. Tomēr diezin vai mēs tuvākajā laikā sāksim masveidā spraut gaismas vadus tieši mūsu datoros. Es domāju, ka tā nav vēl šodien un tā nav tuvu nākotne, jo birojā ir pierasts sūta šiem kabeļiem un viss iekārts ir jau gatavs tam. Mēs šodien nevaram nopirkt datoru, kuram nav iekšā iebūvēts parastais elektriskais Ethernets. Bet optiskais savienojums jāliek papildus, līdz to tas papildus izmaksas un to vienkārši neviens parasti nedara. Nekad nevar teikt nekad, jo tas viss tehnoloģijas attīstās un agri vai vēl kaut kas tāds varētu notikt. Kaut gan visdrīzāk, kas būs, ka vismirstīgi lietos wireless. Tas būtu visdrīzākais, jo tas ir cilvēkam interesē vairāk mobilitāte, nevis tas ātrums. Protams, lielo datu maģistrālēm starp attālajām pilsētām nekā labāk un stabilāk par optisko kabeļu tīkliem šobrīd nav. Bet savienojumam no mūsu datoru līdz interneta rozetei sienā mums pagaidām pilnībā pietiek arī ar parasto kāpara kabeli.